bērns, piemēram, nekārto pats savu somu vai aizmirst, piemēram, paņemt līdzi kaut kādas lietas, ko mēs šeit mācīsim. Mēs šeit arī varam mācīt to, ka, piemēram, pēc somas sakārtošanas bērns iziet cauri sarakstam un pārbauda, kas ir viņa somā. Un, jā, tā kā katru reizi, kad rodas šīs situācijas, tad mēs bērnam kaut ko mācam. Jo lielāks bērns, jo biežāk mēs viņam varam jautāt. Un lielāks šajā gadījumā nozīmē no 4 gadu vecuma, mēs jau bērnam varam jautāt. Un ja tas tāds skolēns, pusaudzis, tad mēs neiesim uzreiz ar piedāvājumiem, ko var darīt, bet mēs pašam bērnam jautāsim, kas ir tas, ko tu vari darīt. Un ja bērns nenāk šeit ar risinājumiem, tad šeit ir jautājums par to, ka atjaunot attiecības viens, otrs, šajā vecuma posmā ļoti labi var iet caur savu pieredzi, kad tad, kad man bija tāda situācija, man arī tā ir gadījies, kad es tur nevaru sagatavot visu laicīgi, un es daru to, un tas man palīdz, bet vairāk atsaukties nevis uz savu pieaugušā pieredzi, bet uz savu pieredzi kā bērnam,